Labdien visiem! Mans vārds ir Gunta Sloga, es esmu Baltijas mediju izcilības centra vadītāja. Man ir prieks jūs visus šodien sveikt šodienas pasākumā Mediju pratības projekta ilgtspēja un ietekme Latvijā, cik dziļi rokam un tālu skatāmies. Jo, man liekas, visi šeit šodien sanākušie tiešām ir cilvēki, kas šajā tēmā gan kā praktiķi, gan kā teorētiķi, es nepārspīlēšu, ir iekšā ikdienas. Un mums ir daudz dažādu lielisku darbu, projektu. Dažkārt mēs ar tiem strādājam kopā, bet, protams, visiem ir tas viens lielais vienmēr jautājums, ko darīt, lai mums viss būtu ideāli, ko darīt, lai mūsu darbi paliek mūsu auditoriju atmiņās, prātos un ikdienas praksē. Un tāpēc mēs arī īstenojām šo projektu kopā ar Rīgas juridisko augstskolu, kura ietvaros mūsu mērķis bija pievērst uzmanību jau esošiem politikas dokumentiem šajā jomā, tāpat konsultēties ar nozari. Liela daļa no jums arī piedalījās dažādu formātu apaļā galda sarunās, kur mums arī, manuprāt, bija ļoti tādas interesantas un dzīves diskusijas brīžiem. Un, protams, tā viena būtiskā lieta bija, kur mums ļoti palīdzēja Klinta Ločmele, arī izvērtēt tos projektus, kuri mums līdz šim ir bijuši, un saprast, kuri tad mums palīdz atstāt to ilgstošo ietekmi un kuru nē. Un šis projekts tika atbalstīts no Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas Eiropas ekonomikas zonas granta un aktīvu iedzīvotāju fonda ietvariem. Un mūsu sadarbības partneris atsevišķās projekta sadaļās bija arī Cilvēktiesību akadēmija no Norvēģijas. Un arī mūsu partneris pa šo laiku, kopš projekts ir sākts, atsevišķās sadaļās ir tas, ko visu saīsinājumā zina Edmova Besid, bet tā tad šī lielā Eiropas komisijas iniciatīva cīņai pret dezinformāciju, kur arī mēs un daudz mūsu Baltijas partneri ir aktīvi iesaistīti. Es atgādinu, ka šis pasākums tiek ierakstīts un jūs varēsiet to, ja vēlēsieties, vēlreiz noklausīties YouTube, un tāpat arī pēc tam jums tiks izplatīts pētījums, kuru vēlāk prezentēs. Un tagad es gribētu arī lūgt pāris vārdus teikt mūsu draugiem šai projektā Rīgas juridiskajai augstskolai un tās direktorai Ievai Rācinājai. Labdien, es esmu Ieva Rācināja, Rīgas juridiskās augstskolas direktora. Centīšos neaizskavēt. Es domāju, mums kā sākuma vārdu teicējām galvenais ir jāpasaka vienam otram paldies par sadarbību. Šis bija mums īstenībā ļoti interesants projekts, jo mēs nekad neko tādu nebijām darījuši un iesaistījušies, bet mēs kā augstskola pēdējo gadu laikā ne tikai saviem studējušiem, ne tikai arī savā studiju procesā arī pievēršam uzmanību jautājumiem par dezinformāciju, par mediju pratību, par kritiskās domāšanas attīstību un uzturēšanu galvenokārt. Tādēļ mēs tiešām bijām priecīgi par uzaicinājumu piedalīties projektā, un mēs esam bijuši iesaistīti jau no paša projekta sākuma, un īpaši tajā projekta sadaļā, kas strādāja tieši ar skolotājiem, ar mediju pratības un metodoloģiskā materiāla izveidi. Mēs tiešām ļoti ceram, ka tie materiāli, kuri tika izveidoti šajās aktivitātēs un apmācībās, ka viņi noderēs tieši arī skolotājiem, integrējot apmācību procesā skolā. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi. Bet galvenokārt tiešām mums tā bija ļoti interesanta pieredze. Mēs turpināsim arī ar jums. Tādēļ paldies liels Guntai un Mārtiņam, kurš ir kaut kur aizmugurē. Un lai visiem šodien ir jauka diskusija. Un tiešām paldies par visiem, kas ir atnākuši. Paldies! Paldies, Ieva. Un tagad vārds Latvijas Universitātes komunikācijas studentu nodaļas docentei, mediju pratības ekspertei un mūsu pētījumu vadošai autorei Klintai Ločmelē, lai gan, man liekas, man viss šis garais nebija nemaz jāsauc, jo visi tāpat zina, kas ir Klinta.
Labdien, un esiet sveicināti. Paldies par brīnišķīgo pieteikumu un ļoti liels prieks redzēt jūs šeit tādā kuplā skaitā. Paldies par iespēju šodien iepazīstināt ar pētījuma rezultātiem, un tas ir pirmais šāda veida medijpratības ilgtspējas un ietekmes, medijpratības projektu ilgtspējas un ietekmes izvērtējums Latvijā, un mērķis bija paskatīties no tādas tālākas perspektīvas, cik tad ilgtspējīgi ir Latvijas medijpratības projekti un kāds priekšstats par to ir pašiem projektu veidotājiem. Nav noslēpums, ka daļai no šiem projektiem autore vai līdzautore esmu es pati, tāpēc šos projektus izvērtēja Jānis Buhalts no Vidzemes augstskolas. Un tad, kad pētījums jau bija paveikts, pie manis arī atnāca šī pētījuma moto, ko iztulkoja no angļu valodas. Tuvumā redzami tikai koki, no attāluma redzams mežs. Un to arī aicinu šobrīd turpmākajos slaidos paskatīties kopskatā uz to, kādi ir Latvijas medijpratības projekti. Vispirms par pašu pētījumu. Tas sastāvēja no 3 daļām. Pirmkārt bija 27 Latvijā veidotu medijpratības projektu kvantitatīvais izvērtējums. Tie ir tie projekti, kas radīti 3 gadu posmā līdz 23. gada jūnijam. Publiski pieejamā informācija, publiski pieejamie materiāli. Otrā daļa savukārt bija 13 medijpratības projektu veidotāju aptauja. Kopumā jāteic 15 projektu veidotāji ir radījuši šos 27 projektus, iniciatīvas. Pati šo aptauju neaizpildīju. Viens neatsūtīja. Rezultātā ir 13 respondenti, kuri uz atvērtiem jautājumiem sniedza vairāk vai mazāk atklātas atbildes, ko viņi domā, kāda ir situācija medijpratības laukā Latvijā. Un trešā daļa ir intervijas ar šo projektu potenciālās mērķa auditorijas pārstāvjiem. Un ļoti izaicinoši tādā īsā laikā 15 minūtēs iespiest 30 lapu pētījumu, bet mēģināšu uzlikt tādus galvenos akcentus, kuriem tad pievērst uzmanību. Un sākšu ar metodoloģiju. Droši vien jums interesē, pēc kādiem tādi parametriem un kritērijiem šie projekti tika analizēti, un šeit es ņēmu talkā teorētiķu Soņas Livingstones un Juliana McDougala piedāvātās pieejas, tāpat arī Lielbritānijas komunikācijas regulātora Ofcom redzējumu, kā tad mērīt medijpratības projektu efektivitāti un ilgtspējību. Un sāksim tad ar slaidiem un rezultātiem. Pirmkārt, raugoties uz medijpratības projektu finansētājiem, ļoti liela proporcija, 11 projekti ir finansēti no starptautisko partneru budžeta un tikpat 11% no valsts budžeta, kas kopā veido 80% no visi aplūkotā medijpratības projektu finansējuma. Tātad izšķiroša un ļoti būtiska daļa, lai vispār Latvijā pastāvētu un varētu veidot medijpratības projektus. Skatoties uz aktivitāšu regularitāti, vairums no šīm aktivitātēm ir vienas reizes pasākumi. Proti 20 no 27 ir tādi, kur ir izveidots materiāls un ir notikusi prezentācija, un tālāk kādas aktivitātes vairs nenotiek. Protams, daļā gadījumā tas ir objektīvi. Ja ir radīta grāmata, tad tā ir noprezentēta un tālāk aktivitātes neturpinās, taču kopumā raugoties uz ilgtspējību, šāda fragmentācija, šādi daudzi, mazi, īsi projekti šo ilgtspējību noteikti neveicina. Un ir tikai 3 projekti, kuru aktivitātes ir notikušas regulāri viena gada ietvaros. Tātad tikai 3 no 27. Taču neraugoties uz to, projektiem ir arī tāda stiprā puse, un tas ir materiālu atkal izmantošanas potenciāls. Tas nozīmē, ka vairums no šiem materiāliem ir ar kaut kādu paliekošu rezultātu. Vai nu tā ir grāmata, video vai, piemēram, mācību stundu plāni skolotājiem. Skatoties uz projektu tiešo mērķa auditoriju, šeit arī pārsteigumu nav. Galvenokārt ir uzrunāti jaunieši, bērni, bibliotekāri, skolotāji, bet vismazāk 2 projekti ir bijuši adresēti senioriem. Un šeit mēs pasakā nonākam pie vietas, kur uz jautājumu spogulīts, saki man tā, ir jābūt gataviem dzirdēt arī neglaimojošas atbildes, jo nākamie slaidi uzrādīs arī kopumā projektu ainas trūkumu.
likumus. Un pirmais ir saistīts ar projektu nolūku. 2/3 no projektiem pārsvarā ir orientētas uz teorētisku izglītošanu, uz vieslekcijām, semināriem, materiālu sagatavošanu, kamēr tikai 1/3 no materiāliem ir vērsta uz to, lai attīstītu ne tikai teorētiskās zināšanas un izpratni, bet arī sekmētu praktiskas prasmes, kā kaut ko darīt, attīstītu praktiskus soļus. Tātad tikai 1/3 daļa apvieno un kombinē gan zināšanu iedošanu, gan arī praktiskās prasmes. Un, ja mēs skatāmies uz projektu novitāti, tad aicināšu jūs pievērst uzmanību pirmajai rindai, kur redzams, ka ļoti nelielai daļai, būtībā 3 līdz 4 projektiem piemīt izteikta novitāte vai nu mērķa auditorijas, tematiskā vai praktisko metožu ziņā. Lielākai daļai šī novitāte ir vai nu izteikta daļēji, vai arī nav saskatāma. Te gan ir jānorāda, ka nav obligāti visiem projektiem būt ar izcilu novitāti. Dažkārt ir nepieciešami arī rutinizēti projekti, kas pilda noteiktu funkciju, sasniedz mērķa auditorijas, kuras jau ir uzrunātas, piedāvā jaunus materiālus, taču ir ļoti būtiski, ka ir arī projekti, kas ir kā flagmaņi, kas iet pa priekšu, kas ienes kaut ko jaunu, kas ienes kaut ko inovatīvu, un savā ziņā tas, ka tik maz projektu, kuriem mēs varam atzīmēt šo izcilo novitāti, var arī palēnināt visa medijpratības lauka attīstību, jo trūkst tā svaiguma, trūkst to ideju un lielākoties tiek atkārtotas rutinizētas pieejas, kādi droši pārbaudīti ceļi, droši pārbaudītas metodes, varbūt baidoties eksperimentēt, un, protams, tas jau arī ir saistīts ar finansējumu, kas arī ir nepieciešams, lai to novitāti varētu pacelt. Runājot par satura izcelsmi, vairums no projektiem ir ar oriģinālu saturu radīti šeit pat Latvijā, bet 6 no tiem ir adaptēti. Lielākoties tās ir dažādas medijpratības spēles. Un skatoties uz to, cik lielu proporciju no šiem projektiem tomēr ir oriģināli veidota, tas ir pozitīvi vērtējams, ka daļa no projektiem ir arī no ārzemēm, kas ir ne tikai mehāniski tulkota, bet arī adaptēta Latvijas kontekstam. Un skatoties tālāk uz projekta spēju radīt pārmaiņas sabiedrībā. Teorētiķi rosina, ka medijpratības projektam jāspēj sabiedrībā radīt kādas pārmaiņas kaut vai tajā, kā sabiedrība lieto mēdījus vai skatās uz kādu jautājumu. Nu šeit to maksimālo 2 punktu vērtējumu neviens projekts nav ieguvis, taču vesela virkne 18 projekti ir saņēmuši 1 punkta vērtējumu, kas nozīmē, ka tā ir daļēja spēja radīt kādas pārmaiņas, un tas, manuprāt, jau ir labi. 9 projektiem šī spēja radīt pārmaiņas ir salīdzinoši minimāla vai arī nav saskatāma. Vienlaikus te gan arī jānorāda, ka ir ārkārtīgi grūti salīdzināt milzīgas projektus, programmas uz vairākiem gadiem ar daudz lielāku finansējumu, ar kādām mazākām, var teikt, mikro līmeņa aktivitātēm, kur tā spēja radīt pārmaiņas arī īstermiņa pasākuma dēļ, tikai tādēļ, ka tas pasākums notiek vienu reizi, ir daudz mazāka nekā pasākumiem un projektiem, kas ilgs, piemēram, 1 gada ilgumā. Un pārējām pie otras daļas un aplūkosim īsi dažus aspektus no tā, ko uzsvēra medijpratības projektu veidotāji šajā aptaujā. Un viens no jautājumiem bija saistībā ar viedokli par medijpratības īstermiņa aktivitātēm, kā tās tiek vērtētas. Un šeit tas viedoklis sadalās divās daļās. Ir vieni, kuri ļoti kritiski vērtē īstermiņa aktivitātes, vairāk izsakot atbalstu ilgtermiņa medijpratības aktivitāšu norisē, kamēr otri ir vairāk tādi samienieciskāki un norāda labāk tādas nekā nekādas. Labāk notiek arī īstermiņa aktivitātes, un tā ir iespēja ātri reaģēt, iekļaut kādu aktuālu tematu, kas ir parādījies, un tas ir labāk nekā, ja aktivitātes nenotiek vispār. Raugoties uz projekta efektivitātes mērīšanu, šeit organizācijām un individuāliem ekspertiem ir dažāda pieredze. Sākot ar to, ka medijpratības projektu efektivitāte vispār nav mērīta, turpinot ar to, ka tas ir darīts tikai kvantitatīvi, skaitīti spēles spēlētāju skaits, semināra dalībnieku skaits vai arī skatītas reakcijas sociālajos mēdījos. Un ir arī trešā daļa, kuri ļoti nopietni tam ir pievērsušies ar īpaši izstrādātu metodoloģiju, ar pirms un pēc pētījumu veikšanu, rezultātu salīdzināšanu un tā tālāk. Un šeit
šeit man gribējās iekļaut vienu citātu, man gribējās ielikt daudz vairāk, un liels paldies visiem pētījuma dalībniekiem, kuri dalījās ar savām pārdomām, bet šis citāts vedina uz pārdomāt to, cik tad liela jēga ir šādam formālam medīpratības projekta efektivitātes vērtējumam, jo dažkārt tas tiek veikts tikai tāpēc, ka to pieprasa projekta finansētāji. Tas mēdz būt arī tādā ļoti vispārīgā, kvantitatīvā līmenī, bet īsti par to, cik tad tās, piemēram, mūsu apmācības ir bijušas nozīmīgas, noderīgas un atstājušas kādu efektu, no tādas īsi atķeksējumas anketas noskaidrot mēs nevaram. Un skatoties uz izpratni par medīpratības projekta ilgtspēju, šeit varam sadalīt divās daļās. Viena ir tātad aptaujas dalībnieku norāde uz to, kam ir jāpiemīt, lai pašā projekta plānošanas posmā, projekta plānošanā jau ieliktu tam šūpulī visu nepieciešamo, lai tālāk projekts un tā rezultāti būtu ilgtspējīgi. Un sākot ar finansējumu, profesionālu komandu un turpinot arī ar projekta mārketingu, vairākās atbildēs arī izskanēja tas, cik ļoti nozīmīgas ir komunikācijas aktivitātes, lai sasniegtu auditoriju un informētu par paveikto. Savukārt, otra daļa tā tad ir, kam ir jāpiemīt, lai paši projekta rezultāti būtu ilgtspējīgi. Un te nu ir virkne, kur tikai daļu varēja iekļaut slaidā, sākot ar to, ka šie projekta rezultāti ir aktuāli ilgākā laikā, tie nenoveco, tie regulāri tiek izmantoti, tie ir noderīgi politikas plānotājiem. Tāpat projekts rada kādu turpinātību, vai nu tā turpinātība ir jauni citi projekti, varbūt tie ir jauni apmācīti medīpratības treneri, varbūt tā ir kādas diskusijas raisīšana sabiedrībā. Tātad projekts ir atstājis kādu rezonanci, atstājis tādu pozitīvu ietekmi, un arī projektu veidotāji norāda, ka viens no ilgtspējas kritērijiem ir arī izmērāms kādas grupas, kādas auditorijas medīpratības pieaugums. Un ļoti interesanti nākamais slaids. Tad, kad vaicāju aptaujā, kāds tad ir Latvijas medīpratības projektu ilgtspējas vērtējums, kā praši projektu veidotāji teiktu, cik ilgtspējīgi ir projekti, mums medīpratības projekti Latvijā, tad no šeit atbildes ļoti atšķirīgas, pat polāras. Un, ja skatāmies, tātad sākot ar ļoti optimistiskām, ka domā, ka ļoti ilgtspējīgi, kopumā vidēji labi, turpinot ar tādu viduvēju vērtējumu, nepārāk ilgtspējīgi, pat tiešām ilgtspējīgu projektu titulu var piešķirt vien dažiem, līdz pat ļoti kritiskam vērtējumam nav neviens projekts, kurš būtu īstenots un aktīvi darbotos ilgtermiņā. Tiesa, šeit gan ir jānoprecizē, ka tas ir atkarīgs arī no pašu medīpratības projektu veidotāju zināšanām, kas tad mums notiek nozarē, kas mums notiek medīpratības projektu ainavā, taču, kā redzams, tā izpratne ir ļoti, ļoti atšķirīga, kādi tad kritēriji veido to, ka mēs kādu projektu varam saukt un apzīmēt kā ilgtspējīgu. Un skatoties tālāk par medīpratības projektu finansējumu, kas nāk no starptautiskiem partneriem, šeit arī domas dalās. Ir viena daļa respondentu, kuri norāda, ka tas ir pilnīgi normāli, ka tā ir prakse arī ārzemēs, ka mums cita ceļa Latvijā nav, un redzot, ka starptautiskie partneri finansē 40% no pētītajiem medīpratības projektiem, tad tas ir skaidrs, ka tā finansējuma daļa ir ārkārtīgi būtiska un vajadzīga, un arī tiek saskatīts ieguvums, ka starptautiskie partneri vienlaikus dodot finansējumu atnes arī kādas idejas, varbūt arī par jaunām mērķa auditorijām vai tematiem, kurus izmantot šajos projektos. Bet ir otra daļa ar atbildēm, kas vairāk saskata riskus sabiedrībā, ka neatkarīgi no tā, kas finansē projektu, vai tās ir valsts iestādes no valsts budžeta, vai tie ir starptautiskie partneri, ka sabiedrībā radīsies aizdomas, ka vai nu valsts, vai nu kāda cita valsts, Amerikas Savienotās valstis mums māca kaut ko domāt, māca kā domāt, un vairāk tiek uzsvērtas šīs bažas un tāda kā neusticēšanās finansējuma dēļ. Un te nu esam nonākuši pie rekomendācijām un ļaujiet man iepazīstināt ar 2 no kopumā 10, kas lasāmas šajā pētījumā, un tās vairāk attiecas uz to, cik ļoti
ļoti dažāda ir mums Latvijas medijpratības nozares pārstāvju izpratne par to, kas ir ilgtspējīgs projekts, kāds ir ilgtermiņa projekts un tā tālāk. Tādējādi būtu vērts segmēt diskusiju, lai šos jautājumus pārunātu, apspriestu un varbūt arī izveidotu kādas vadlīnijas, kas varētu kalpot kā atskaites punkts pēc tam jau rakstot un plānojot nākamos projektus. Un, lai gan medijpratības jomas cilvēki ir ļoti čakli uz pašizglītošanos, apmeklē konferences, seminārus un šādus pasākumus, būtu vērts arī organizēt kādas apmācības, kur būtu iespēja iepazīties ar citu valstu pieredzi par to, kā tiek mērīta projektu efektivitāte, kā tiek uzskatīts, kāds projekts ir ilgtermiņa projekts, jo šī aptauja parādīja ļoti atšķirīgu izpratni par ilgtermiņa projektiem, atbildēs dēvējot tādus, kas ir dažu nedēļu ilgumā, līdz pat tādiem, kas ilgst 7 gadus. Un tā izpratne par to, kur tad mēs liekam robežu, kur beidzas īstermiņa un kur sākas ilgtermiņa projekts, tā mums ir ļoti atšķirīga. Tāpat arī ilgtspējas kritērija, jo, kā redzējām tajā slaidā ar mazajiem citātiem, mēs Latvijas medijpratības projektus arī vērtējam ļoti, ļoti atšķirīgi, sākot no tā, ka tie ir ilgtspējīgi, līdz tam, ka tiem trūkst šī raksturojuma. Tādējādi tādas apmācības un diskusija varētu nodrošināt tādu vienotāku redzējumu un stiprināt nozari kopumā, lai mēs vismaz zinātu to mērķi, uz kuru tiekties, plānojot nākamos medijpratības pasākumus, lai gan, protams, tam visam pamatā jau ir arī finansējums. Un šeit no savas puses saku paldies jums par uzmanību un atgriežoties pie sākumā minētā salīdzinājuma ar kokiem un mežu, vēlos mums novēlēt, lai mums netrūkst gan tādas tālākas perspektīvas, gan arī pietuvinātāka skata uz Latvijas medijpratības nozari. Paldies! Ir pāris minūtes laika jautājumiem arī Klintai. Vai kādam ir? Kamēr kāds apdomājas, es vienmēr esmu gatava uzdot jautājumus. Man interesē, kā jūs definējāt, kas ir novitāte projektā, kas nav? Jā. Gaidījušā. Un mums darbā ir arī pētījumā ļoti sīki atšifrēt. Tātad tā izcilā novitāte ir projektiem, ja mēs skatāmies, piemēram, mērķauditorijas ziņā, tad tie ir projekti, kas uzrunā mērķauditoriju, kas līdz šim Latvijā vai nu nav uzrunāta līdz projekta īstenošanas brīdim, un būtībā projekts ir deju pirmais, vai arī ir uzrunāta, bet tas ir darīts reti, sen vai ļoti fragmentāri, vai arī šī mērķauditorija nav viegli sasniedzama. Tā varbūt ir mērķauditorija, kuru daudz grūtāk uzrunāt, kurai daudz grūtāk tikt klāt. Līdz ar to tas ir tāds izcilās mērķauditorijas novitātes definējums. Ja runājam par metodēm, tad tas pats attiecas arī uz izmantotām metodēm. Vai tas ir vienkārši seminārs vai vieslekcija, kas ir diezgan angļu valodas vārdiem runājot basic paņēmiens, kā tiek organizēti medijpratības pasākumu, vai tur ir izdomāts kaut kas interesantāks, kā praktiski strādāt ar cilvēkiem, kā viņiem nodot šīs prasmes, kādā veidā tas tiek darīts, vai tie ir jau tādi ierasti ceļi, kas vairs nevienu nepārsteidz, vai kaut kas, kas mums Latvijā tik bieži nemaz nav, kaut kas sarežģītāks, piemēram. Un tas pats arī attiecas uz tematiem, vai tie ir ierastie temati, kaut vai dezinformācijas atpazīšana, vai ir iets dziļāk meklēts kāds aspekts, vai ir tematu kombinācija, kas ir ļoti interesanta, kas Latvijā līdz šim vēl nav bijusi. Rihardam jautājums. Rihards Bambals valsts kancelei. Man jautājums, tur bija tā kritika sākumā tajā vienā no slaidiem par to, ka lielākai daļai pētījumu trūkst mērīšanas par efektivitāti un vispār, ko labā prakse varbūt tās caur to pētījumu šo vai caur citu, kas būtu tas labais zelta standarts vai kaut kas, uz ko tiekties? Jā, paldies par jautājumu. Pētījuma pilnajā versijā ir iekļauti arī citāti no respondentu sniegtajām atbildēm, kur daži arī padalās. Kā tad tiek mērīta medijpratības projekta efektivitāte, gan ar pirms veicot tātad mērījumu auditorijā, pirms notiek kāda iedarbība, intervence un mērot pēc tam, un mērot ne tikai uzreiz pēc apmācību beigām, bet, piemēram, pusgada laikā, lai skatītos, vai tas rezultāts ir noturīgs, vai tas saglabājas laikam
ejot laika gaitā. Tādējādi tas ir tāds labais piemērs, kur tam ir veltīta uzmanība un dažkārt pat piesaistītas pētījumu aģentūras šādu pētījumu veikšanai. Jo lielākoties, ja tas tiek veikts pašu spēkiem, tad tas vairāk ir tāds kvantitatīvas anketīnis, ko dalībnieki aizpilda, atķeksējot uzreiz pēc apmācībām, piemēram. Bet pilnā pētījumā tur būs iekļauti citāti, un tur varēs palasīt, kāda ir tā labā prakse plašāk. Vēl jautājumi? Jā. Zanakne, Latvijas universitāte, izvērtējot šo projektu ietekmi un ilgtspēju, vai aptaujā bija kādi jautājumi par projektu savstarpējo sadarbību, pēctecību, vai viņi ir atsevišķi koki, vai viņi redz savus kaimiņus? Ļoti labs jautājums. Šo gluži mēs nejautājām, taču vērtējot pašus projektus kvantitatīvi, ir sadaļa, vai projekts ir individuāli kā projekts, vai tā ir daļa no kāda lielāka projekta. Un tur parādās atšķirīgi. Ir gan daudzi maziņi projekti, kas ir tapuši kā tiešām vienas reizes pasākums, gan arī mazi projekti, bet kas ir daļa kā zars no kāda lielāka projekta, piemēram, AIREX Baltijas mediju pratības programmas, kas Latvijā darbojās vairākus gadus, strādāja ar vairākām augstskolām, un līdz ar to tur bija vairāki apakšprojekti, kas bija daļa no lielās programmas. Paldies! Paldies! Teiksim tev paldies! Gaidīsim visu e-pastos, kā teikt, pētījumu pilno variantu. Un tagad... Un tā kā mēs šeit visi esam sanākuši, tad, protams, mums likās arī svarīgi, ka gan tie, ko pieminēja donori, politikas veidotāji un arī mediju pratības praktiķi, tomēr gan reaģēja varbūt uz to, ko Klinta teica, gan arī tā kā ieskicē to lielo rāmi, ko tad mēs varētu darīt labāk. Es laikam aiziešu te nostāšos, un tāpēc man ir prieks, ka šodien mums pievienojas sarunā Zane Vāgnere, valsts sekretāra vietniece no Kultūras ministrijas. Tu droši kurš pirmais nāk, tu var izvēlēties jebkuru sēdvietu. Ilve Skulte, studiju programmas vadītāja Rīgas Stradiņu universitātē. Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu pārstāv šodien Māra Madara Lūse. Es atvainojos. Viss tālāk braukušais šodien ir Kultūras institūta New East dibinātājs un vadītājs Jorens Dobkevičs. Tāpat kopā ar mums šodien ir Britu padomes Latvijas pārstāvniecības vadītāja Zana Matesoviča. Un ASV vēstniecība Rīgā pārstāv Inga Grīnfelde, preses, digitālo mēdīju un mēdīju pratības speciāliste. Labdien! Liels paldies, ka esat mums pievienojušies. Un tas, kas man bija tāds, protams, es klausījos Klintas to pētījumu, un tas brīdis, kur viņa teica, secināja, ka ļoti atšķirīga izpratne par to, vai mūsu projekti ir ilgspējīgi vai nav. Man liekas, vispār raksturoja kopumā tādu mūsu attieksmi par daudzām lietām, kā mēs uz to paskatāmies, jo no vienas puses bija cilvēki, kas teica, kam viss likās ļoti ilgspējīgs foršs, un otri teica, kā es sapratu, ka pat paši savu darbu tā kā nokritizēja un teica, ka īsti es nezinu, vai es ko šeit jēdzīgu daru vai nedaru, un tāpēc varbūt tā iesākumā es gribētu varbūt sāksim varbūt no otrā, nevis no tā lielā politikas gala, bet no to praktiķu gala, kur tā kā es gribētu tad skatīties Jorēnu un arī Ilvu, kas ir akadēmiķi, bet tomēr arī darbojas drusciņi arī tajā apmācību sadaļā. Es jums gribētu jautāt, Klinta iezīmēja šīs tādas problēmas par, viens bija šī te vispār jebkādu aktivitāšu efektivitāte un tās mērīšana, un otrs tas, kur bija tas varbūt tas tāds, nezinu, lielākā kritika mums visiem, ka ļoti maz ir to projektu, kuri tā kā ir uz to pārmaiņām vērsti vai pārmaiņu ieviešanu. Es vienkārši jums abiem gribēju jautāt,
Nu, kas ir tas, kas jums liekas, ka šie projekti ir ilgtspējīgi un jūs tās pārmaiņas ieviešat, jo jūs darbojaties ar tām kopienām un strādājat ar viņām? Jāsāk runāt, Jā, sāc. Labdien! Jā. Prieks jūs redzēt, paldies par iespēju šodien piedalīties šajā diskusijā. Un tas, protams, ka es mēģinu atcerēties tos dažādus pasākumus un aktivitātes, kuras esam organizējuši. Un tas ļoti atšķiras no pasākumam līdz pasākumam, kur ir vienkāršāk izmērīt to ieteikumu uz kaut kādu konkrētu kopienu vai vietu vai skolu vai kaut kādu apdzīvotu teritoriju un vietu, un kur sarežģītāk. Varbūt mazliet ieskicējuši par to, ko mēs esam darījuši un darām mediju prātības joma. Mēs jau īsti principā sākām darboties no mediju prātības projektiem 8 gadus atpakaļ Daugavpilī, un galvenā doma, ka tas ir katru reizi pasākumi, vai mazākie, īsāki, viens dienas pasākumi, nedēļas gari pasākumi vai tādi dažu mēnešu vai gadu ilgstošie, bet galvenā doma, ka tur ir daļa aptuveni 40% tādā teoretiska lieta, un tālāk ir praktiskas lietas, kuras viņai var pielietot jaunas iegūtas zināšanas caur žurnalistiku, caur datu verifikāciju, caur kaut kādu kopienu līdzdalības veicināšanu un tā tālāk. Un galvenā mērķa auditorija visu laiku bija aptuveni 50 līdz 20-25 gadiem jaunieši, vidusskolu un studenti, bet arī, man liekas, sakot, sadarbībā ar RX mums parādījās tādas grupas miksētas no 6 līdz aptuveni 60 gadiem, un šobrīd mums ir programmas ar BCMI un Google atbalstu Daugavpili un Krāslava mediju klubi senioriem, kur tur vidējais vecums ir aptuveni 65 un 75. Šāds. Un ejam uz to, ka lielākoties tie mūsu pasākumi ir ilgtermiņa, kur mums ir vai nu, nezinu, tur 10-8 tikšanas, kur viņi tiekas un tā kopiena veidojas, un pēc tam ir atbalsta mehānismi, kā mēs varam veicināt to viņu interesi par dziļāku izzināšanu kaut kādus konkrētus jautājumos un strādāt ar viņiem vai nu no otras puses, piemēram, strādāt ar jauniešiem, veidot programmas tādas pirmā liela kaut kāda konference, un tad viņi paši veido dažu mēnešu garuma savas kopienas aktivitātes un mēģina iesaistīt citus. Un tur, protams, tā izvērtēšana būs ļoti dažāda, bet mums patīk redzēt un meklēt tos konkrētus piemērus no cilvēkiem, no tiem stāstiem, kā kaut kāda programma mainīja viņu attieksmi. Par to media consumption lietumu ir mazāk, bet, piemēram, kā viņi izvēlēs žurnalistiku kā profesiju, vai viņi attīst savas IT prasmēs, ja viņiem tas interesē caur mediju prātības un dezinformācijas apkarošanas aspektiem. Un tie privāti, individuālie stāsti, viņi mums ļauj parādīt kaut kādu tādu ainavu, kas mainā citas vēl kopienas apkārt pēc kaut kādiem pasākumiem, projektiem un pat vienreizējām aktivitātēm. Nākot no akadēmijas, es savukārt gribētu droši vien pārstāvēt to izteikt kritisko spārnu, bet galvenokārt nevis varbūt pievēršoties tieši atsevišķu projektu kritikai, bet tam kontekstam, kurā šie projekti rodas. Jo, manuprāt, attiecībā uz medijpratību kopumā šo konceptu, kurš ir tik ļoti daudzveidīgs un arī mainīgs, mums būtu patiesībā runājot par ilgtspēju visu laiku jāvelk līdz ar pirkstu, ka mediji mainās, ne tikai mainās tās aktuālās problēmas, kas iznāk mūsu dienas kārtībā virspusē, kā piemēram šogad mākslīgais intelekts, kas nav nekas jauns, bet šogad visi par viņu runā un bez tā nevar neviens pasākums iztikt. Bet, jā, galvenokārt es teiktu, ka problēma ar ilgtspēju ir tāda, ka mēs neredzam visu bildi kopumā, šo te mežu kopumā. Līdz ar to mēs patiesībā varētu to visu salīdzināt, graužam tādu ābola miziņu, nevis riktīgi iegraužamies pašā ābolā. Un, lai iegraustos tajā ābolā, mums būtu jāuzstāda sev jautājumu, un to vienā mūsu tagad starptautiskā pētījumā, Media Delcom pētījumā, mēs arī pamēģinām izdarīt tādā drīzāk meta līmenī. Būtu jāpajautā, kas tad vispār ir medijpratība un ko no tā mēs varbūt vispār nekad neesam aizskāruši mūsu projektos, mūsu arī augstskolas vai skolas mācību programmās.
Un tad patiešām parādās, ka ir ļoti daudz tādu lietu, un patiesībā lauks ir, es teiktu, drīzāk tā sporādiski noklāts. Un kāpēc man šķiet, ka par to būtu būtiski runāt arī ilgtspējas kontekstā? Tāpēc, ka, manuprāt, viens projekts turās pie otra un būvē uz otra projekta, iespējams pat dažādu projektu realizētāju projektu savā starpā miedarbojās viena individa perspektīvā tajā, ko Jorens nu pat kā teica, manuprāt, ļoti svarīgi, jo mums būtu ļoti grūti tiešām uzbūvēt tādu pētījumu, kurā tad šī manis nosauktā mainīgā un sarežģītā medijpratība tiktu pilnībā izpētīta, bet mēs varam iedziļināties cilvēku individuālos stāstos un saprast, kā no viņa perspektīvas, kā viņš ir kaut ko iemācījies, nav iemācījies, kas viņam dzīvē pietrūkst, ko viņš varbūt pats apzinās, ka medijos dara nepareizi vai kļūdās un tam līdzīgi. Tā kā man šķiet, būtu jāskatās, kā sāķējās kopā šie dažādie projekti un kā viena projekta ilgtspēja varbūt pagarina pavisam cits projekts. Un otrkārt, paldies par jautājumu kolēģiem no Latvijas Universitātes. Es arī domāju, ka lielā mērā šeit īstenībā mums būtu jādomā arī par dažādiem stakeholderiem, tā saucamiem, respektīvi, kā sadarbojās savā starpā dažādiem projektu realizētāji, dažādie pēc to formas un žanra, tā varētu teikt. Tā skaitā tādi, kur varbūt vairāk specializējās pētījumos un tādi, kur absolūti nespecializējās pētījumos. Un galvenokārt domājot par cilvēkiem un organizācijām, kas strādā uz vietas. Respektīvi, cik lielā mērā mēs joprojām turpinam importēt vai eksportēt kaut kādas zināšanas no centriem, no Eiropas uz Latviju, no Rīgas uz laukiem, ja tā varētu teikt. Un cik lielā mērā patiesībā tie cilvēki, kas ir, gribētu iesaistīties šajā laukā, jūtas visu laiku uzrunāti un iesaistās patiešām, es teiktu. Īsti ir labs piemērs, bet mums, manuprāt, nav ļoti daudz tādu piemēru. Paldies, manuprāt, tur ir iedīgi vairākiem jautājumiem, ko man gribēsies vēlāk pajautāt, teiksim, par to, kas būtu tie mēs, kam būtu tā lielā sadarbība jāveicina, bet es gribētu iesaistīt donorus. Protams, jūs teiksiet, ka jūs neesat tikai donori, jūs esat atbalstītāji, partneri un sadarbības grupas, bet tomēr nosacīt, ja mēs tajā mēģinam tomēr sagrupēt Zane un Inga, teiksim, no šajā pētījumā Klints arī tika pieminēts tātad, kā teiksim tā, ārvalstu atbalstītāji, lai nesaukt nevienu par donoru, vai partneri, ka viņi spēlē būtisku lomu, un tas, kā mēs redzējām, patiesībā ne visiem varbūt vienmēr liekas ok, jo viņiem liekas, ka tam pat vislielākajam mūsu draugam var būt kāda sava īpašā dienas kārtība. Teiksim, no tā jūsu viedokļa, kāpēc Britu padomei, kāpēc ASV valdībai ir svarīgi šeit Latvijā šo mēdīju pratību īstenot, un kas tad ir tie kritēriji, kā jūs skatāties, kas tad jūs ieskatos ir tā ilgtspējība un tās grupas sabiedrības, ar kurām darboties. Es zinu, es ieliku 5 jautājumus vienā, kura sāks. Tu? Es? Jā, 5 vienā, jāmēģina. Kāpēc? Tādā īsa atbilde būtu tāpēc, ka mēs visi esam vienā laivā, jā, un nevajag izlikties, ka mēs neesam. Mēs esam vienā laivā, un lielā mērā tas savstarpējais valsts atbalsts dažādos jautājumos notiek, un mediju pratība, kāpēc, lai būtu kaut kāds izņēmums, ja valsts vienotru atbalsta, tad arī šis ir viens no veidiem, kā sadarboties un atbalstīt. Man nepatīk tiešām, ka mūs sauc par donoriem. Es nezinu, Inga, kā tev, bet ne īpaši, jā. Tāpēc, ka tas tā ļoti vēsi, tas tā atnāk iedevu, nezinu, kam iedevu aizgāja, asins donori. Ja. Mēs tiešām ļoti, ļoti rūpīgi strādājam ar vietējām kopienām, un tā Britu padomes specifika iespējams ir tajā, ka mēs ļoti rūpīgi izvēlamies, kas būs tie mūsu partneri. Tāpēc, ka tas, ko
Skultas kundze pieminēja, ir svarīgi, ka projektus un aktivitātes realizē pēc iespējas tuvāk tām mērķa auditorijām, kurās šīs aktivitātes ir nepieciešamas. Un tāpēc mēs ļoti nopietni meklējam tā saucamos durvju atvērējus, tos, kas ir ceļš uz kopienu, ceļš uz cilvēkiem. Un tāpēc ļoti svarīgi ir šos vietējos partnerus uzrunāt, ieraudzīt. Un kāpēc mēs neesam donori? Tāpēc, ka mēs ar viņiem ļoti cieši strādājam tādā veidā, ka mēs iespējojam viņus pašus kā projektu veidotājus ar kaut kādām zināšanām, tikai ar naudu, bet arī ar kaut kādām idejām. Ja? Tā pašā laikā ļaujot viņiem diezgan patstāvīgi strādāt, un man liekas, ka vismaz Britu padomas projektos mums nav tā, ka brauc ārzemju eksperti un kādam māca kaut ko darīt un dzīvot, jo principā jau tā zināšanas un pieredze mediju pratībā ir šeit uz vietas, un nav tā, ka mums nav šeit. Ja? Svarīgākais ir tas, ka ir jāatrod cilvēki, kas to grib darīt, viņi ir jāiedrošina, jāiespējo, un man liekas, ka tā ir tad šo te ārvalstu organizāciju tas pienesums, ja, ka mēs veltam savu laiku un līdzekļus tajā, lai cilvēkiem, tiem, kas varbūt nav parastie mediju pratības projektu realizētāji, arī iedrošinātu viņus veidot aktivitātes. Jā, nē, es Zanei pilnībā piekrītu, pievienojos. Un vēl es varu piebilst to, ka mediju pratību var skatīt arī drusku plašākos kontekstos. To var skatīt arī kā finansiālo pratību, kā kritisko spriestspēju un kritisko domāšanu, kā digitālās prasmes, kā tā saucamo sabiedrības līdzdalību, tā skaitā arī politiskajos procesos. Un jā, mēs tieši tā, mēs esam vienā laivā un lielā mērā, un mēs esam arī NATO burtiskā nozīmē, mēs esam vienā laivā, mēs esam NATO dalībvalstis un sabiedrotie. Un līdz ar to drošību lielā mērā nosaka arī sabiedrības spēju spriest, sabiedrības spēju piedalīties ekonomiskos procesos, jo politisko drošību un tīri sabiedrības drošību nosaka arī ekonomiskā drošība. Un ekonomisko drošību lielā mērā arī veido ārvalstu investīcijas, protams, vietējās, bet arī ārvalstu investīcijas. Un neviens investors nevēlēsies ienākt valstī, kurā ir, teiksim, neizglītots darba spēks vai arī darba spēks ar zemām prasmēm, ar zemu izglītības līmeni un tā tālāk. Tā kā tas viss savstarpēji ļoti saistīts, jā. Paldies. Un tagad es gribu iesaistīt Zani un Māru, kuras pārstāv politikas veidošanas un īstenošanas flangu šajā mūsu šīs dienas diskusijā, ja tā varētu teikt. Un jā, teiksim, noklausties gan to, ko jau kolēģi teica, gan arī atsaucoties uz Klintas teikto par to tādu, teiksim, ilgtspēju un efektivitāti. Kā jūs redzat no sava tā redzes loka Nepals tātad strādā tiešām uz to, lai apkopotu visu, kas mums ir, un veicinātu tiešām tādu mūsu lielāku iesaisti. Kultūras ministrijā ir jaunas pamatnostāļu projekts, kur arī mediju pratībai ir būtiska loma. Kā tas ir tāda jūsu, un tās lielie, jums vajadzētu tagad to lielo bildi redzēt? Kāds ir tas jūsu viedoklis, kā to efektivitāti, kā to ilgtspēju, kur arī, man liekas, ļoti būtisko Inga pieminējušies drošības apstākļos, kur mēs saprotam, tas vairs nav tiešām tikai vienkārši saprast tur kaut kādas ikdienas lietas, tas ir par mūsu kaut kādu kognitīvo noturību. Kā jūs to redzat? Jā, paldies par jautājumu, paldies par brīnišķīgo šo pētījumu, kas, manuprāt, ir ļoti noderīgi, tieši domājot arī strādājot šobrīd pie jaunajām pamatnostādnēm. Un tas, kas man ļoti patika, un tas ir izceļams tiešām par to, ka mediju pratība, mēs tagad varam runāt par mediju pratību kā nozari. Un mediju pratība ne tikai kā tādus atsevišķus projektus vai projektus, kurus arī mūsu partneri īsteno. Un domājot par tieši to, kā par nozari, tad šobrīd mēs esam tajā punktā nonākuši, ka mēs redzam, ka ir ļoti daudz tādas šīs aktivitātes, ko arī Klinta iezīmēja savā pētījumā, kur dara vairākās nozarēs, gan izglītībā, gan kultūras ministrijā mēs veicam, gan Latvijas Nacionālā biblioteka, gan reģionos, dažādās vietās notiek šīs aktivitātes, bet vēl nav tāda ieviesosies tāda koordinēts veids, un tas arī, ko šodien mēs sadzirdam, un arī ar šo pētījumu ir tā vajadzība pēc koordinētas un strateģiskas mediju pratības.
Un tas ir arī kaut kas tāds, kam mēs pievērsīsimies, skatoties uz nākamo periodu mediju politikas pamatnostādnēs. Un pirmais solis, lai to īstenot, ir tiešām tā kā mēs to varētu saukt par nākamās mediju pratības stratēģijas attīstību, bet šobrīd mēs esam tādā līmenī, ka tiešām ir jābūt šai kartēšanai un sapratnei, ko katrs dara gan valsts institūcijās un kas ir šis plāns attiecībā uz mediju pratību, jo tad arī veidotos tāds kopskats. Un ļoti nozīmīgi arī ir, protams, ka tas tiek veidots ar ilgspējības domu, un lai ilgspējību nodrošinātu, protams, ir vajadzīgs finansējums, bet arī tas, ka tas finansējums ir pieejams vairāku gadu garumā, ja, jo tas arī būs projekts, bet viņš būs vairāk gadu garumā. Un kultūras ministrija arī tieši mainīs šo domāšanu un nākamais konkurss, kuru mēs tieši attiecībā uz mediju pratības veicināšanu izsludināsim, būs vērsts tas būs 3 gadu projekts, tas būs vērsts, protams, nebūs tā, ka atnāks viens un paņems visu, tas būs vērsts uz to, ka ir tātad šis viens primārais mūsu partneris, kurš tālāk noslēdz partnerības reģionos, un tātad arī tur mēs varēsim tāds pirmais mēģinājums, lai būtu tāda skats 3 gadu griezumā. Un, protams, otrs ļoti nozīmīgs ir arī, ko katrs no mums dara savās institūcijās, ja, tāpat arī izglītības ministrija, un tieši arī viņu strateģiskais skats un kā viņi iekš savas procesas, kas viņiem ir jau plāno. Un varbūt es varu tādu pēdējo punktu pateikt par to, vai tas rada pārmaiņas, ja, vai ir šis pienesums. Un man teikt, ka ir ļoti droši vien grūti, ir forši, es piekrītu, ka personīgais stāsts ir ļoti svarīgi, lai iedrošinātu to gan projekta veicējus, un ka tas ir tā vērts, bet arī jāskatās ar to, ka jebkuras tāda pārmaiņa domāšanā, viņa nenotiks obligāti ar vienu reizi ar projektu. Ja. Tad, kad evolucionē domāšana, viņa evolucionē ilgākā laika periodā. Un tas, ko mēs redzam salīdzinot ar 2020. Gadu pašvērtējums cilvēkiem par to, ka viņi ir spējīgi kritiski vērtēt mēdīju saturu, ir pieaudzis. Ja. Šobrīd viņš apmēram ir 36% līmenī, tas ir pieaudzis par 16%. Līdz ar to arī šie daudzgadu pētījumi attiecībā uz sabiedrību kā tādu arī ir indikācija. Tas, vai 36% ir pietiekoši, to mēs varam apspriest, bet tas, kad ir pieauguši tendence, tas ir labi, bet ir noteikti jāstrādā. It īpaši tas, ko pieminēja par to, ka tie nevar būt sporādiski, ir jāstrādā pie tā, lai nosaktu tās jomas, kurās šī mēdīju pratība un tos cilvēkus, kurus visgrūtāk sasniegt. Un arī tur kultūras ministrija strādā tieši ar senioriem, kas ir ļoti grūti sasniedzami auditoriju. Paldies! Jā, varbūt es varētu paturpināt no NEPLP puses. Pirmkārt, arī paldies par pasākumu rīkošanu un paldies Klintē par pētījumu. Bija tiešām ļoti interesanti klausīties. Un, mēs arī noteikti uzskatām, ka ir nepieciešami tādi ilgtermiņa tie projekti, nevis tikai, lai veiktu tieši vienu materiālu izstrādāšanu, bet lai mēs redzam, tad, kā šis atbalsts turpinās projektiem, kādā veidā tiek nodrošināts, ka tiek noklāts viss iespējamo tēmu loks, kas ir saistīts ar mediju pratību, jo, kā jau iepriekš minēju, tas ir ļoti plašs. Tāpat arī ir nepieciešams, man liekas, daudz padziļinātāk katru no šiem tēmām izpētīt un iet tajās iekšā, jo katra no viņām, man liekas, attīstās arvien vairāk un vairāk, ir īpaši, piemēram, kā šobrīd arī ļoti populārais mākslīgais intelekts. Mēs arī nepieciešamību tomēr šos visus materiālus savest kopā un nodrošināt to ilgtermiņu un ilgtspējību. Tas bija viens arī no mūsu mediju pratības datubāzes mērķiem, lai tad būtu šie materiāli pieejami vienā vietā un lai viņi nepazustu. Tāpatās, lai arī notiktu tā atkārtotā izmantošana, kurai mēs redzējām, arī Galintie pētījumā minēja, kad viņiem ir potenciāls tikt atkārtot izmantotiem, un lai tas tiešām notiktu, tad ir nepieciešams viņus arī atrast, lai visi mēs zinātu, kur viņi atrodas. Pārsteidz arī dati, kad ir tiešām nepieciešams piestrādāt pie šī novitātes rādītāja, kad
ir jācenšas varbūt vairāk eksperimentēt ar tiem projektiem un materiāliem, kur te tiek izstrādāti. Un, jā, kā nepieciešamība mēs arī noteikti redzam tādu strateģisku koordinētu medijpratības instrumentu, kas mums ir nepieciešams, jo tiešām šie materiāli, lai tiktu noskaidrot, kāda tiešām ir tā katra partnera loma un, lai nepārklājas tas. Paldies. Varbūt apstāsimies pie tās novitātes, jo, manuprāt, tas tiešām tie rezultāti, lai gan beigās tur gan bija piebildes, ka nav nepieciešams visiem projektiem būt ar izcilu novitāti, noderīgi ir arī rutīnas projekti. Ja? Tā kā, bet, protams, man arī tas, tomēr mēs esam iesaistīti dažādos projektos, un jāsaka, nav jau, es nezinu, nevienam praktiķi un īstenotāji, kurš labprāt 5 gadus braukt ar vienu to pašu projektu, viņam vienkārši ir pašam garlaicīgi. Un tas, ko arī jau runātāji minēja, otrs fakts ir tas, ka visu laiku tiešām tā vida mainās, un mēs nevar 5 gadus braukt ar vienu to pašu projektu, jo visu laiku ir kaut kas cits, ir citi dezinformācijas piemēri, ir AI un tā tālāk. Bet tomēr, teiksim, par to novitāti, tad, kā mēs to vispār, kā mēs to varam definēt, kas tad tas ir, uz ko mēs skatāmies. Jo viens, protams, tad tā būtu labi no šī pētījuma sanāca, ka tā tad mums ir seniori ļoti maz uzrunāti, tad tagad mums novitāte būs senioros, vai tagad mēs visu uz AI. Kā mēs tomēr nepadarot to novitāti par tādu tā kā formālu lietu, tomēr katrā tai projektā to ieliekam. Es varētu sākt no šī gala un tad... Par novitāti. Jautājums arī, novitāte, kāda novitāte ir? Es atceros, bija kaut kāda konference, viena no pirmām Daugavpili par medijprātību, rīkoja viena tāda liela starptautiska organizācija, bibliotekāriem un tā kā skolu darbiniekiem, kas strādās ar medijprātības jomu skolās. Un tur bija fantastiski interesanta lekcija par to, kas strādāt ar Facebooku un kā ar jauniešiem runāt par medijprātību ar Facebooku izstrādāts. Mātiet, tas bija kādus gadus 7 atpakaļ, un tur sēdēja tas tantiņas, izskatījās diezgan aktīvas sarunas un tā kā klausīšanas režīma bija ļoti ieinteresētas. Bet, kad pēc kādām 4-5 stundām tā lektore pajautāja, vai ir jautājumi, stāstot 6-5 stundas par Facebooku, visaktīvāk dāma pacels un pajautāja, kas ir Facebooks. Ja, un tā novitāte tiem starptautiskiem partneriem bija par to, kā runāt un strādāt ar jauniešiem caur Facebooku un veicināt to medijprātības izzināšanu un attīstību. Bet no otras puses tiem cilvēkiem, kas reāli, kā bija domāts, kā viņi strādās ar tiem jauniešiem, viņam novitāte bija vispār Facebooks. Ja, un jautājums par to, kā mēs viņu to definējam no vienas puses. No mūsu pieredzes, mums principā, cik tā mēs mēģinājām saprast, aptuveni 90% no visiem medijprātības projektiem ir tā kā unikāli un uz vienu programmu, projektu veidot saturu speciāli, vai metodiskais materiāls, vai tur spēle, vai tur uzdevumi un tā tālāk. Jo viņš arī novec pa pusgadu, pa 1 gadu. Un, tā ir tā kapacitāte, ka veidot 60-80 programmas gadā, kā mums jāuztur tos metodikas, kas visu laiku veido un raža to saturu un iesaist tos cilvēkus, bet no otras puses mēs nevaram viņu izmantot vairāk kārt, arī cilvēku dēļ, jo tīpaši, ja mēs strādājam Latgale, tādēļ tikai ejot uz to, ka mēs rīkojam pasākumus vēl piemēram Šauļos, Viļņā, Narva, Tartu, tad viņi tad vēl tulkojas un izmantojas paralēli citas valstīs, bet tur arī tā novitāte ir ļoti dažāds, jo ļoti dažāds līmenis ir arī mazākuma tautību, piemēram, jauniešiem gan Igaunija, gan Latvija. No otras puses, piemēram, ko es pieminētu par vienotu sistēmu ar metodiskiem materiāliem, skan ļoti labi, bet jautājums par kapacitāti. Mēs, piemēram, viņu izmantot, lai meklētu, ko citi dara, ja, un kas jauns parādās, ko var izmantot, kas sadarbības partnerus tā tālāk. Bet no otras puses mūsu kapacitāte, piemēram, mēs diez vai liktu metodiskus materiālus par mūsu projektiem tādus, lai viņus varētu izmantot kāds cits, jo tā ir cita kapacitāte. Viena lieta organizēt kaut kādu programmu un novadīt viņu iekšā ar mūsu cilvēkiem, ar mūsu ekspertiem, moderatoriem un kuratoriem, bet otra lieta ir sagatavot viņu šādi, lai kāds cits viņu varētu izmantot. Un vai tas strādās, liels jautājums.
Un, nu jā, tā novitāte viņa atšķīras arī, protams, pēc tematiem, jā, jo 5-7 gadus atpakaļ rīkojot tiem pašiem vidusskolniem kursus un seminārus un darbnīcas, tur bija, nu, tā kā vispār basic, tāds līmenis, un vispār, kas ir mediju prātība, kā verificēt kaut kādas, kā vispār eksistē attēli, kas ir generēti neīstas bildes un tā tālāk, bet šobrīd, piemēram, mēs gatavojam pavasari tai pašai mērķa auditorijai, jā, Media Labu, bet par to, kas strādā mediju prātībā Metaspace, jā. Nu, kā jau dziļāk un ar tiem NFT lietām, kā tur iekšā iet. Un citi jautājumi jau rodas, un tas rada mums to pozitīvu piemēru, ka tā pieprasījums pēc tematiem viņš pa 5, 7, 8 gadiem ir tik strauji mainījies, ka ar tādām basic lietām nu, vispār jau nepietiek, jā, un kā ejam uz citu auditoriju. Nu, tu lieliski visu pateici. Paldies. Jā, īstenībā, principā, nu, ko es varu tikai pateikt īsāk to, ko pateica jau Jorans, jo man arī liekas, ka svarīgākais šobrīd jau, ja, cik mēs jau strādājam ilgi ar šo jautājumu, nu, 8 gadus, ir zināt savu mērķa auditoriju, uz ko mēs ejam. Un tiklīdz tu saproti, kas būs tas, kam tu šo projektu veido, tad arī tālāk izkristalizējas tās novitāte, un tieši tā, kā Jorans teica, katrai mērķa grupai tā būs pavisam cita. Nu, ir tāda dažas lietas, ko es varbūt varu pieminēt no Britu padomes pieredzes, ir jauniešiem ļoti labi strādā praktiska darbošanās, respektīvi viss, kas ir saistīts ar pašu aktīvu iesaisti, vienalga vai tās ir žurnālistikas prasmes, ko viņi apgūst tādējādi, vispār mācoties par godīgu un atklātu žurnālistiku un to, kā top mēdī, vai tas ir saistīts ar kaut kādu ziņu atspēkošanu un pašiem savu ziņu stāstu veidošanu sadarbībā ar vietējiem mēdījiem. Ja, tas ir tas, kas mūsu pieredzē ir bijis efektīvi, un arī bērniem un jauniešiem, un arī tiem, kas ar viņiem strādā, tas ir bijis kaut kas tāds, ko viņi ir atzinuši par labu esam. Un otra lieta ir atkal, teiksim, nu, ja mēs runājam par pedagogu auditoriju un par skolu. Protams, skola ir brīnišķīga vieta, kur var satikt dažādas paudzes. Ja, tur mēs satiekam skolēnus, skolotājus, arī vecākus dažkārt, ja, bet, protams, skola nav vienīgā vieta un uz skolu nevajadzētu likt milzīgu spiedienu, bet ir skaidrs, ka skolotāji meklē tieši metodas, un jo labāk un skaidrāk un praktiskāk un maksimāli 40 stundu izmērā un ar visām metodiskajām norādēm ir sagatavots materiāls, tas dara atkal šajā auditorijā, un jo labāk būs izklāstīts materiāls, tas pedagogiem liksies efektīvāk un inovatīvāk izmantojams. Ja? Tā kā tas tiešām ir ļoti, ļoti saistīts ar mērķa auditoriju. Plus vēl viena lieta, man liekas, ka mēdīju pratība jau šobrīd tas ir stāsts par iespēju ļaut satikties dažādām sabiedrības grupām, dažādiem cilvēkiem un ļaut viņiem diskutēt un runāt un spriest. Respektīvi, mēdīju pratība viena burbuļa ietvaros nebūs tik efektīva kā mēdīju pratība, kurā ļaujam satikties dažādiem burbuļiem un ieraudzīt pretējos viedokļus, jo tad mēs aizējam jau tālāk šajā sabiedrības saliedētības aspektā un tajā, cik daudz mēs pārējos redzam kā ienaidniekus vai draugus, jo mēs jau tagad ļoti labi zinām, ir jau pētījumi, kas ir pierādījušie, ka cilvēks var dalīties arī ar viltus ziņām, pat ja viņš labi zina, ka tās ir viltu ziņas, bet tās ir ziņas, kas patiesībā saka kaut ko tādu, kam viņš tic vai atbalsta, vai nu, teiksim, ja tas ir runa par kaut kādām politiskām partijām vai tām līdzīgi. Jā, nu, ko es vēl varu piebilst no mūsu pieredzes, jo īpaši uzrunājam auditorijas, kas vairs nav skolas vecumā vai universitāšu studentus, bieži vien vislabāk ir iesākt ar, ja visvairāk uzrunā tieši tādas ļoti praktiskas lietas. Nu, es minēšu vienu tādu diezgan klasisku piemēru. Piemēram, vidēji vecuma auditorija bija ļoti ieinteresēta, kad mēs viņiem mēģinājām, iedevām sludinājumu, pilnīgi reālu sludinājumu no tā paša SSLV, un kurš bija par lietots automašīnas sludinājums, un lūdzām viņus izvērtēt, vai šis sludinājums viņus uzrunāt, ja uzrunāt, tad kāpēc, un vai viņuprāt šis sludinājums ir patiess. Nu, tā doma bija apmēram sekojoša, vai 10 gadus vecu mašīnu,
kuri sludina ar 10 000 kilometru nobraukumu un pārdod par 5 000 eiro, vai tas ir realistisks piedāvājums. Respektīvi, ko es gribu pateikt, ir tas, ka sākot ar cilvēkiem runāt, varbūt vislabākais veids, kā viņus sasniegt, ir uzrunāt viņus tajās jomās, kas viņus tieši interesē un skar ikdienas lietās. Un tad mēs varam sākt būvēt šo te sarunu jau uz vispārīgākām tēmām, tādām kā dezinformācija, medijpraptība un tā tālāk. Bet es pilnībā piekrītu arī tam, ko teica Zane un Jorens. Jā, mums šogad pirmo reizi tiks veikts tāds visaptvarošs medijpratības pētījums par medijpratības līmeni sabiedrībā. 2022. gadā Klintas vadītā medijpratības ekspertu darba grupa izstrādāja mums šī pētījuma metodoloģija, kas sastāv no 2 daļām, kvantitatīvā un kvalitatīvā daļa. Un tad, šogad mums ir plānots šo pētījumu veikt, un es domāju, ka attiecīgi izjūt no tā pētījuma rezultātiem mums būs daudz skaidrāk, pirmām kārtām tāda pamata līnija, kādā vispār mūsu sabiedrība šobrīd atrodas. Tāpat tās būs iespējams identificēt tādas varbūt noturīgākās mērķa auditorijas un vecuma grupas iedzīvotājus, un arī varbūt tādas, pie kuriem tad būtu nepieciešams kuras būtu nepieciešams vairāk apmācīt un šos projektus varbūt vērst tieši uz tajām mērķu grupām. Tāpat tās noteikti būs kaut kāda temati, kas izkristalizēsies un skaidrāk, ka, piemēram, pie tā būs jāpiestrādā, vai tas būtu uzticība mēdījiem, iespēja atšķirt sponsorētu saturu no redakcionāla satura. Tāpat tās arī mēs pagājušajā reizē veicām mēdīju ekspertu apmācības, kas bija arī tieši konkrēta mērķu grupa attiecībā uz cilvēkiem, kas strādā mēdījos un principā rada šo saturu. Tas bija 8 apmācību kurs, un pēc šī apmācību kursa mēs arī saņēmām ļoti labas atsauksmes no mēdījiem un vēlmi vēlreiz šādu projektu īstenot, bet es domāju, ka ir jākoncentrējas uz vairāk varbūt tādām specifiskām mērķu grupām, ja ir runa tieši par kādu konkrētu projektu izstrādi, jo mēs redzējām, ka tas tomēr tajā strādā. Jautājums, manuprāt, bija par oriģinalitāti un novitāti. Un, ja es pareizi sapratu pētījuma rezultātus un tās atziņas, kas tajā gūtas, tad tas būtībā nozīmē to, ka mēs visu laiku ejam iestaigātas takas. Un, no otras puses, neesam arī pārāk oriģināli tajā formā, ko piedāvājam. Takas gan auditorijas, gan tematiskajā ziņā, un neesam oriģināli formā, vai cenšamies būt, bet varbūt ļoti nesanāk. Bet jebkurā gadījumā es gribētu teikt, ka to komentējot, man gribētos nonākt pie tā, ar ko es vispār sāku, proti pie šī ābola, pie tā, ka medijpratība ir ļoti sarežģīts un komplekss koncepts. Tātad, ja mēs ejam vienas un tās pašas takas, piemēram, orientējamies uz dezinformāciju, apmēram pusē no projektiem, vienalga, ko tas nozīmētu. Jo dezinformācija arī var būt sociālajos mēdījos un, dažādos tradicionālajos mēdījos dezinformāciju nevarēt izlasīt un nevarēt ieraudzīt ar aci vizuāli. Tā kā šeit par visiem šiem aspektiem, manuprāt, būtu jādomā. Tad mēs vienlaicīgi neievērojam ļoti daudz dažādus ļoti interesantus tematus. Un šeit es gribētu pievērst uzmanību faktam, ka pirmkārt ir tāda lieta kā proaktivitāte. Iespējams, tā oriģinalitāte varētu parādīties, ja mēs nevis domātu par to, kas ir noticis, kas mūs satrauc un uz ko mums uzreiz jārēģē, jo te noteikti vajadzētu būt arī tādiem projektiem, kas rēģē uz to, kas tieši šobrīd ir aktuāli un ko mēs neesam pamanījuši. Bet domāt arī par to, kādas ir tās tendences, norises gan attiecībā uz informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību, gan, attiecībā uz to, ko mēs varbūt varam redzēt kā tādu pieprasījumu, kas aug mūsu pašu auditorijā iepriekšējos projektos un tā tālāk un tā joprojām. Es domāju, es visu neuzskaitīšu, kādā veidā varētu mēģināt nolasīt to, kas mainās un kā mainās un uz ko mums vajadzētu jau iepriekš būt gataviem ar saviem projektiem.
Un trešā lieta, kam es gribēju pievērst uzmanību šajā sakarā, ir tas, ka projekti īstenībā ir ļoti dažādi pēc to mērķa. Proti, mēs varētu teikt, ka ir tādi projekti, kuri patiešām dzēš uguni, tā kā risina šīs te aktuāli parādījušās problēmas. Ir tādi projekti, kuri pievērš uzmanību vairāk varbūt tādai informēšanai. Ir projekti, kuri varbūt ilgākā laikā mēģina cilvēkus izglītot un varbūt pat izglītības iestādēs. Un ir projekti, kuri, manuprāt, ir saistīti ar tādu lietu kā audzināšanu. Un tie kā reiz ir tie smagsvara, ilgie un kuriem vajadzētu būt arī ilgtspējīgiem projekti, kuri iespējams jāveic visā dzīves garumā. Jā. Runājot par NFT, man šķiet tas, protams, šausmīgi interesants temats. Es domāju, ka arī ļoti vajadzīgs un kā reiz varbūt tāds proaktīvs, bet pats šī fakta pieminēšanas fakts mūsu diskusijā jau ir signāls par to, cik ļoti dažādi temati vispār medijpratības jomā varētu būt un cik ļoti dažādas auditorijas uz to kaut kā varētu reaģēt vai arī absolūti mēs varētu izgāzt ūdeni. Man ļoti īsts papildu jautājums, tu teici, ir temati, ko mēs neievērojam, nosauc vienu tematu vismaz. Piemēram, prasme izteikties. Šeit kolēģis atļaušos sākt, jo tā no ASV vēstniecības pieminēja, ka arī šī pilsoniskā līdzdalība ir viens no aspektiem, kas vienmēr tiek pievilkts medijpratībām. Cik es zinu, Valmieras augstskolas kolēģi arī savā pētījumā tieši tam pievērs uzmanību, vismaz kādreiz pirms kādiem gadiem. Tad vai mēs esam izpētījuši to, cik lielā mērā mūsu jaunieši, vismaz debašu klubu auditorija, ja, kas būtu tie jau izglītotie šajā jomā jaunieši, tiešām prot debatēt, prot izteikties tieši par tēmu, prot izteikties ad hoc situācijās, nevis sagatavoti un tā tālāk un tā joprojām. Baidos, ka ne. Cik lielā mērā viņi ir motivēti to darīt, piemēram, par politiskiem jautājumiem, kaut vai redzot, ka ir parādīsies viltus ziņa, daļa tic atbalsta laiko, un vai viņi ir gatavi iesaistīties un teikt nē, šī ir viltus ziņa. Es domāju, ka tāda pētījuma mums nav, un tā ir tikai ļoti, ļoti neliela daļa no tā visa, kā mums nav. Bet kā nav arī salīdzinot ar partneriem citās Eiropas Savienības valstīs, jau minēju, 14 valstu kolektīvā mēs strādājam, un īstenībā ir ļoti daudz šie jautājumi, kurus mēs teorētiski varam iedomāties, ka tie būtu svarīgi medijpratības kontekstā, bet praktiski neviens viņiem īsti nav ķēries klāt. Bet interesantākais, ja jau es paturpinu, man arī likās interesanti, Zanes minētājs par to, ka mums ir resursi, kurus mēs nezinām, ka daudzas no šīm lietām, manuprāt, skolās māca, joprojām tiešām māca, vai arī vajadzētu mācīt, jo saturā tas ir ne zem medijpratības, bet drīzāk zem latviešu valodas un literatūras. Un mēs vienkārši neesam to sasaistījuši kopā. Man liekas, ilgtspējīgas kontekstā šis būtu arī viens svarīgs uzdevums. Apzināt to, kas skolā līdz šim tiek mācīts jau pirms vispār parādījās medijpratības jautājumi, arī tika mācīts. Un labs, apzinīgs skolotājs, tā ir man vislielākā pārliecība. Labs skolotājs vienmēr nojautīs, kas viņa skolēnam dzīvē būs vajadzīgs un mēģinās šo te šādā vai tādā veidā viņam iemācīt. Tad, lūk, man liekas, šādu pētījumu mums nav. Mums vajadzētu pirmkārt apzināt, kas mums ir un kā mēs to varam izmantot medijpratības kontekstā. Paldies. Jā, visi runātāji, manuprāt, ļoti skaisti un spilgti izcēla tās lietas, kas padara kādu projektu inovatīvu. Un noteikti varu tikai pievienoties tam, ka vairs medijpratība nevis tikai kā spēja noteiktas lietas atpazīt un zināt, bet arī šie papildus spējas, ko rada tāds projekts. Spēja debatēt, spēja veidot pilsonisko apziņu, spēja saprast pilsoniskos procesus. Ja, šis ir tieši tas, teiksim, papildus elements, ko pienes kritiskās domāšanas attīstība. Ja? Un, protams, ka inovācijai nav jābūt inovācijas pēc. Tas, ko mēs kā politikas veidotāji skatāmies, mēs skatāmies uz sabiedrību kopumā, kur ir sabiedrība. Noteikts mērķa auditorijas ir noteiktās vietās, viņas ir noteiktā veidā jāuzrunā, jo viņas ir noteiktā dzīves posmā un attīstības redzējuši savā dzīvē pilnīgi citas lietas un piedzīvojuši.
Bet tajā pašā laikā, ko mēs, piemēram, redzam, ir tas, ka šīs, varbūt arī auditorija to ļoti bieži sastopās šodien, ka redz, ka cilvēki, piemēram, arī ne tikai Latvijā, bet šī tendence mazāk lasīt. Ka cilvēkiem tiešām tās uzmanība cilvēkiem kognitīvi ir samazinājusies. Un attiecīgi šī ieslīdēšana dabīgi ne tikai virsrakstot, bet īpaši audiovizuālā telpā. Un te savukārt saslēdzas tieši tas, kas notiek paralēli, kur jāskatās ir jauno tehnoloģiju attīstība. Un jauno tehnoloģiju attīstībā pat ja mums ir, piemēram, tur ir tehnoloģijas, kas strādā uz tekstu, patiesībā visbīstamākais un, teiksim, tāds mēdīju pratības fokusā būtu jābūt tam tieši vizuālajiem, ņemot vērā to, kā sabiedrības tendences patērēt informāciju mainās. Un šeit patiešām ir šis mākslīgā intelekta attīstības rīki, kas šo teiksim, vizuālos materiālu veido daudz ātrāk. Un tieši teiksim, tas ir tas arī, ko mums ir jāsāk domāt gan par priekšrocībām, ko tas dod, gan par izaicinājumiem. Un kā jau Ilva pareizi pateica, nebūs neviens pasākums šobrīd, kur nepiemina mākslīgo intelektu, bet mēdīju pratības ziņā, man liekas, ka ir svarīgi runāt, un arī svarīgi runāt par to, ka teiksim, tādos Eiropas līmenī tiek minēta šobrīd saucamā AI pratība, bet, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka mēdīju pratība teiksim, notur šo uzmanību, ka šī mākslīgā intelekta pratība ir daļa no mēdīju pratības. Un mēs šobrīd atrodamies tajā punktā, kur mēs to veidojam, tas mums būtu jānotur. Un arī mēs kopā ar Latvijas Nacionālo biblioteku arī šogad veidojam tādu semināru ciklu, kas būs vērsts tieši uz mākslīgo intelektu un mēdīju pratību. Un, jā, tā kā mēs arī mēģinam strādāt līdzi gan tam, kā sabiedrība attīstās viņa paradumi, gan kā tehnoloģijas attīstās, gan arī cenšoties teiksim, radīt šo drošo telpu. Jā, man liekas, tas mēdīju pratības lielais, no vienas puses veiks, no otras puses milzīgais izaicinājums, ka šeit ir tāda nepārtraukta mainība un nepieciešama pielāgoties un paplašināt ar vienu. Bet es domāju, ir laiks tomēr iesaistīt auditoriju. Mums auditorija arī ļoti zinoša un arī ļoti iesaistīta. Un Kaspars Rūplis jau pirms kāda laika gribēja izteikties, tagad tev ir vārds. Paldies, Gunta. Sveiciens visiem. Paldies par interesanto diskusiju. Es tomēr gribētu mazliet pavisam īsi turpināt jautājumu par inovācijām. Man ir tāda sajūta, ka es esmu mediju pratības tehniķu diskusijā, kur mēs runājam vairāk par formātiem, mērķa auditorijām un tā. Bet varbūt es varu palūgt, vismaz dažiem no diskusijas dalībniekiem arī nosaukt varbūt kādu vēl tematisko aspektu, kurš būtu svarīgs mediju pratības jomā. AI vai mākslīgais intelekts visu laiku tiek pieminēts, tas ir skaidrs, to mēs saprotam, to mēs darām un darīsim. Bet varbūt jums ir vēl kādas idejas, kādā veidā, teiksim, šo te mediju pratības programmas, visas dažādas, kas mums ir attīstīt mazliet tālāk. Es nosaukšu 4 piemērus, kas man liekas ļoti labi. Daži no tiem jau ir īstenot Latvijā. Pirmais ir mediju pratība un psiholoģija vai kognitīvie aspekti, ko Vidzemes augstskola tagad ir jau attīstījusi un interesējās par to, un respektīvi vairāk domāt par to, nevis kā tur ražot to saturu un tā, bet kā mēs to uztveram, tīri mūsu psiholoģijas īpatnību dēļ. Mārtiņš, tāpēc arī piedalījās konferencē, viņš var paturpināt. Tad otrs piemērs būtu ļoti aktuālais saistībā ar Krievijas karu Ukrainā, ko mana organizācija AIREX izveidoja, kas bija mācību materiāls par to, kā atpazīt Krievijas dezinformāciju un kā tā atšķirās dažādās auditorijās Krievijā pašā iekšienē, rietumu valstīs un Ukrainā attiecīgi. Ja mūsuprāt bija ļoti aktuāli tajā brīdī par to runāt un ļaut cilvēkiem saprast, un manuprāt Latvijā pēc tā viss, kas tagad publiskā telpā tiek runāts, arī būtu ļoti vērtīgi uz to paskatīties. Tad trešais, kas arī, manuprāt, tūlīt būs ārkārtīgi aktuāls saistībā ar Eiropas parlamentu vēlēšanām, ir mēdīju pratība un vēlēšanas, vai mēs šim aspektam vispār pievēršam uzmanību Latvijā un par to runājam, jo ārkārtīgi daudz no tā, kas uzvarēs un kādi būs punkti, ir atkarīgs no tā, ko cilvēki izlasīs mēdīju pasaulē. Ja? Man liekas, ka mums nav šobrīd tādu programmu, kas par to runātu.
Un pēdējais, kas ļoti aktuāls manai organizācijai starptautiski šobrīd ir tā saucamā gendered disinformation, respektīvi visa dezinformācija, kas ir saistīta tieši ar dzimumu stereotipiem. Varbūt jums ir vēl kādas labas idejas, kas varētu izskanēt šajā pasākumā par to, ko tieši no satura tāda tematiskā viedokļa vajadzētu varbūt apskatīt. Paldies! Kurš gatavs atbildēt? Man ir ko pateikt, drīkst? Jā. Arī pieminot tām iepriekšējām stāstām, mēs sapratam, ka ejot uz to ilgtermiņa stāstu, tā medijprātība kļūst par tādu diezgan izmērāmu lietu, kā digitāla prasme, AI prasme un tā tālāk, kur var saprast, ka cilvēks ir iemācījies kaut kādas pamatlietas un viņas var izvērtēt. Bet svarīgāka un sarežģītāka un nezinu, vai vispār izmērama lieta ir tā kritiska domašana, kas skar to pilsoniskumu, kas skar to spēju uztvērt informāciju un pasauli un sadzīvot tajā. Un tā kritiskas domāšanas attīstība, īpaši mēs runājam, piemēram, par Latgalī, vai mēs runājam par austrumu teritorijām, pierobežu teritorijām, Igauniju vai arī Lietuva. Tas par to, kā palīdzēt to tajā dekoloniālajā aspekta, to kritisko domu attīstīt, un, ka piemērs strādājot ar pieaugušiem un senioriem, mēs bieži vien tik tehniski par medijprātību un ziņu analīzi nevaram runāt, jo viņi ir tik politizēti un viņi tur strīdas par saturu, par to stāstu. Ja tur bieži vien ir tālu tai analītikai, teksta un propagandas apkarošanai, bet mēs varam mācīt, kā uzdot jautājumus un attīstīt uz šo pusi caur citam lietam. Piemēram, mums ir programma Conversation Art un Forum teātri, kur caur laikmetīgo mākslu. Piemēram, seniori diskutē par Filipa Rauncēpa laikmetīgām izstādēm un kontroversiālām tādām debatēm par šādām lietām. Un viņiem tur parādās tie dažādi stāsti, dažādi aspekti, kur viņi mēģina savu to kritisko domu radīt, veidot, atstāstīt un tā tālāk. Un vai piemēram, mums bija pasākums pagājušā gada beigās par Harkivu un Daugavpili, kā sadarbības pilsētām, kā viņiem tur gāja pirms kara, kā gāja kara laika un kāda līdzīgi procesi notiek Daugavpili. Un tur bija Forum teātris, kur cilvēki bija tik no polāriem burbuliem, kur viņi nāca un stāstīja, ka, ja mums būs diskusija un saruna, viņš papīri dabūs. Ja? Tad kā oponents. Bet galā es skatos, ka viņi, tur tāds liela logi, un es skatos, ka viņi tur ataino kaut kādu etīdi, mācoties būt tādiem iecietīgākiem un vispār sarunāties, un viņi ataino kaut kādu etīdi. Ļoti prokreviska dama, kur visu zina, un ļoti tāds par Latviju noskaņots džeks, un viņi sarunais, viņi dara kaut kādu citu lietu, bet kopumā, kad mēs sakām visu laiku stāstīt un domājam iepriekš par to metodoloģiju, tas par to kritisko domāšanu, ka mēs varam pamanīt citu viedokli, mēs varam saklausīt citu viedokli, atrast savus argumentus tam viedoklim, un tas arī ir tas par to medijprātību, par digitālām lietām un visādām lietām, bet tā kritiskā domāšana ir ārkārtīgi svarīga, un kultūra un laikmetīga māksla bieži vien palīdz veidot šo saikni un saturu ne tik politiskajā kontekstā, iesaistot grupas, kas nav gatavas sarunai, kas nav gatavas atklātai sarunai, kas nav gatavas mācībām un apmācībām. Bieži vien mums pieaugušiem cilvēkiem ļoti trūkst mūža izglītības kultūras, un praktiski nav iespējams ļoti lielu auditoriju Latvijai iesaistīt kaut kādus pasākumus, lekcijas, apmācības un tā tālāk, ja viņam ir, nezinu, piemēram, 45, 55 gadi. Bet caur to kultūras programmas piedāvājuma iesaistīt sarunā, iesaistīt kaut kādu kritiskas domas attīstības procesā ir iespējams un ļoti, ļoti interesanti to arī skatīties, to mediju aspektu caur šo lietu. Tātad kultūra, māksla, vēl kādas idejas priekš Kaspara? Kaspars man vajadzēja tevi tā kā paķi. Kaspar, pie tā pēdējā, ko tu nosauci par dzimtes jautājumiem, mēs vēl likt klāt LGBTQ un plus, jo tie tiešām ir divi jautājumi, kurus ārkārtīgi spēcīgi izmanto gan Kremlis, gan nacionāli orientēti ļaudis, un tas būtu arī, man liekas, viena no tēmām, kuru droši vien ir vērts preparēt un skatīties dziļāk, jo ja to neapjēdz, tad tas ir diezgan liels drauds demokrātijai. Bet man ir vēl viena cita lieta par tām tēmām, ko klausoties, es iedomājos, tas droši vien būtu nenormāli dārgs projekts, bet man liekas, ka
Ļoti bieži cilvēki nezina to, ko viņi nezina. Un, teiksim, lai iemācītos, vai lai ieraudzītu, ka ir iespējams jēgpilni sarunāties, protams, kultūra māksla ir brīnišķīga pieredze, bet dažkārt tiešām šī pieredze ir jāpieredz. Tev ir jāpieredz tas, ka iespējams jēgpilni sarunāties, tev ir jāpieredz citas pieredzes, citas kultūras. Tāpēc man liekas, ka nekas labāks par teiksim, iespēju cilvēkiem iziet no sava burbuļa, ne tikai fiziski satiekot citu burbuli, bet kaut kur aizbraukt, teiksim, Latgalei uz Rīgu, es nezinu, piemēram, uz Lampu aizbraukt, tiem, kas nekad tur nav bijuši, un apskatīties, kā notiek diskusijas. Aizbraukt kādā studiju vizītē, kaut kur apskatīties, satikt citus cilvēkus no citurienes un ieraudzīt sevi no malas un citā perspektīvā. Manuprāt, tas arī palīdz paplašināt ne tikai redzesloku, bet arī palīdz šai te mēdīju pratības attīstībai kopumā. Vēl kāds grib piebilst? Es labprāt piebilst. Teiksim, man viss izaicinošākais no tādām lietām, ko vajadzētu darīt, ir mēģināt darīt to praktiski. Jo man liekas, ka ļoti daudz ir par to teiksim, runāts, un daudz diezgan ir zināms. Vismaz, ja es strādāju arī skolā un pamēģinu saviem bērniem likt izpildīt kādu testu, kas, piemēram, pieejams droši interneta mājaslapā, tad viņi īstenībā ļoti eleganti pildi šos testus. Un arī, ja tu pajautā, viņi tā kā zina vismaz tās pamatlietas noteikti. Bet tas, kas nevienmēr tā izpaužās, ir šī lietotāja ikdienas pieredze, respektīvi, ka viņš pats situācijās, kurās vajadzētu rīkoties tā, rīkojās pilnīgi otrādi. Un tad, man liekas, būtu vērts veidot tādas drīzāk simulatīvas vides, vienalga, kas tas būtu, virtuālā realitāte vai vēl kaut kas, kurās tad cilvēks patiešām lūk šo savu paša pieredzi drošā laboratorijas vidē varētu apgūt, bet jau darot lietas, nevis tikai par to runājot un tam līdzīgi. Un otra lieta, man liekas, ka ir daudz tēmas, kuras ir, man liekas, tādā mēdījpratības dienas kārtībā vismaz gadus 20. Un viena no tādām ir, piemēram, programmēšana. Es personīgi domāju, ka tas, protams, nav varbūt jāpasniedz visiem, lai gan īstenībā, kas vispār ir kodēšana un pašu to loģiku aizmugurē, iespējams, kaut vai teorētiskā līmenī varētu pastāstīt arī pasniedzējiem, es atvainojos pensionāriem, vismaz tiem, kam ir tāda interese un gal galā elementāri kodēšanas pamatus, kā mēs zinām, apgūst pirmskolas bērni, ja, protams, vecāki viņiem šādu iespēju sagādā. Un man liekas, ka tā kā mēs mūsdienās tomēr dzīvojam digitālos mēdījos un tā loģika aizmugurē, kaut vai algoritmu loģika, būtu varbūt jāsaprot caur arī šādām darbībām, tad to nevajadzētu aizmirst un tam vajadzētu pievērst uzmanību. Labi. Vēl kādi jautājumi vai komentāri? Nav. Jūs esat izteikušies ļoti skaidri, saprotami un plaši. Es atvainojos, Gunte, es gribēju piebilst varbūt vienu lietu, atbildot, jeb neatbildot uz Kaspara jautājumu. Manuprāt, ne man personīgi, ne arī mums kā organizācijai nav īsti atbildes uz šo jautājumu, kā sasniegt tās auditorijas, kuras angliski sauc par non-self-selecting audiences, respektīvi tās nav auditorijas, kas, teiksim, iet uz kultūras pasākumiem, iet uz bibliotēku, lasa, ja, bet kur tāpat ies vēlēšanās un balsos. Ja. Un kā mēs sasniegsim šos te cilvēkus? Ja kādam būtu kāds labs ieteikums, es ļoti priecātos. Es gribēju, starp citu, iepriekš pateikt. Man liekas, ka vēl viena tāda inovatīva pieeja būtu ģimeņu pieeja. Proti, varbūt sākt ar bērniem, bet projekts veidot tā, lai šeit obligāti būtu jāiesaista arī vecākam, varbūt vecvecākam, varbūt vispār kaut kas diskutējams tieši ģimenes lokā vai darāms. No elementāri, kādreiz bija tāda arī mākslinieca projekta, atceros, kā 2 centrāli Liepājā, kad bērns ar kameru. Mūsdienās droši vien personas datu aizsardzības kontekstā to nevarētu nekā savādāk lietot, bet atrunājot to un ētiku un tā tālāk, varbūt, ka jā, var izdarīt varbūt brīnumu lietas attiecībā uz to, ko mēs saprotam vai nesaprotam par to auditoriju, ko jūs minējāt.
Ja es drīkstu piebilst. Protams. Tas, ko es jau sākumā teicu, protams, tas ir, man liekas, lielākais izaicinājums visiem projektu veidotājiem, vienalga, viņi kurā pozīcijā ir donora, valsts vai organizatora pusē, kādā veidā sasniegt to mērķu autoriju, ko vajadzētu sasniegt, jo tie aktīvisti jau atnāks pirmie. Un es nedomāju, ka mums arī ir skaidrs atbildes pilnībā, bet tās metodas var būt. Viena tā, ko es jau nosaucu, meklēt vietējos spēlētājus, tādus kā Jorens, un respektīvi vietējās NVO, kuriem ir piekļuvi šiem cilvēkiem, un ja viņi neusticās rīdziniekiem, viņi uzticēsies vairāk vietējiem, tas ir viens aspekts. Otrs ir tad, kad veido šīs vadlīnijas, nolikumus, kas ir tie rāmja dokumenti, kurus tālāk izmanto tie, kas dod naudu tiem, kas to naudu tērēs. Tur noteikti ir jāatrunā, kas tad ir tās gaidas, kāda ir mērķa auditorija, ko gribētos sasniegt, un noteikti jau laicīgi ir jārunā ar projektu iesniedzējiem un pieteicējiem, kādi ir jūsu plāni, kā jūs viņus sasniegsiet, kā jūs pārliecināsieties, ka viņi atnāca, un kā jūs uzzināsiet, ka viņi kaut ko arī aiznesa mājās, un kāds ir tas sausais atlikums no viss. Ja? Tie ir tie jautājumi, kurus ir svarīgi uzdot jau laicīgi, vai vēl labāk palīdzēt tiem cilvēkiem, kas šos projektus īsteno, pie tiem jautājumiem nonākt. Ja? Jo man liekas, ka pats bēdīgākais ir tas, ka ir uzrakstīts skaists nolikums, tad viņu nopublicē, tad cilvēki piesakās, un tad viņi rulē līdz rezultātam, un nevienam īsti neinteresē, kas tur beigās sanāk. Ja, tā kā man liekas, ka tur ir ļoti svarīga tā miedarbība un nepārtraukts atbalsts tiem, kas ar šiem jautājumiem strādā. Ja, jo tā kā mēdīja attīstās, viss attīstās, arī šī izpratne par to, kā sasniegt auditorijas, katru reizi ir cita, un tā noteikti ir atšķirīga no projektu uz projektu. Ja es varu papildināt, ir tas, ka cilvēki, tiksim, tās kopējās vides atbildība mēdīju pratības veidošanā, ka tas ir ne tikai tāds darbība šajo projektu ietvaros, bet arī, ja mēs domājam attiecībā gan uz komercmēdījiem, gan uz sabiedriskiem mēdījiem, runāt par jautājumiem, kas skar, bet nevis tā kā projektā, kas mēdīju pratība, piemēram, par ētikas jautājumiem, par nozīmi, kāda ir sabiedriska mēdīja, kāda ir atšķirība, kāda ir žurnālista nozīme. Tas arī, ja ir šajā vidē un arī, protams, ja līderi runā par šiem jautājumiem un tie ir tādi dzīvi piemēri, ka tā ir tā daļa no atbildības, ko nes arī tā pārējā vide. Lai būtu kā piemērs, dzīvais piemērs īstenojot un razdot cilvēku apziņu, ka viņi iemācās šo mēdīju pratību. Un tur arī, protams, ir arī gan politisko līderu, gan vispār sabiedrībā esošo līderu nozīme. Un to skatīties ne tikai kā no lejas uz augšu, bet arī parādīt šo gan diskusiju, gan mēdīju pratības kultūru sabiedriskam un runāt par žurnālista darba nozīmi. Bet šeit atvainojos no tā par kultūras ministriju, tur tā, ar vienu roku atbalstīt žurnālistu ētikus un satura radīšana, bet no otras puses ar MAFA nolikumu veicināt žurnālistu pašcenzūru un tādu neētisku saturu radīšanu. Šeit tāds dīvains loks sanāk, vai ne? Tas noteikti tā nav, nolikumā netiek veicināt žurnālistu pašcenzūru, bet ir tāda viena sadaļa, kas saucās, teiksim, tāda kritiskā žurnālistika, teiksim, tāda kritiku par to, kas notiek mēdīju vidē. Un īstenībā tieši šie ir tie projekti, kuri vismazāk īstenojas, jo vide ir ļoti maza, un tas arī varbūt liecina par to, cik vide ir gatava un cik vide ir spējīga runāt par savu kvalitāti, arī kā kritiku, bet pieņemt šo kritiku, gan dodot kritiku, kas ir pieņemama kritika, ne tikai kritikas pēc. Un tas, ko mēs zinām no tādām, ka demokrātijā kritika ir ļoti svarīgs elements, un tas, protams, ir audzināms kopā ar diskusiju kultūru. Es varbūt varu mazliet papildināt arī Zani par to, ka mēs arī pilnīgi pievienojos tam pašam. Tāpat tās ir nepieciešama arī, man liekas, kļūda atzīšana un vispār satura
veidošanas caurredzamība arī no mediju puses. Man liekas, tas arī noteikti palīdzētu vispār medijpratības veicināšanai, sabiedrības uzticēšanos un medijiem tajā brīdī, kad ir skaidri redzams, kādā veidā šis saturs tiek taisīts, un tā arī noteikti ir viena no tēmām, kas būtu jāapspēlē medijpratības kontekstā. To, starp citu, esmu bieži ar mēdīju redakcijām runājusi, kāpēc jūs nestāstat paši par sevi vairāk, jo cilvēki vienkārši nezina. Bet Kaspars ir šīs dienas aktīvākais auditorijas loceklis. Es nezinu, ko viņš cer no manis tai uzkodu galdā tur saņemt īpaši. Paldies. Tomēr gribētu izmantot iespēju. Zana jau iezīmēja, ka notiek darbs pie jaunās mediju politikas, un kurā acīm redzot ir ietvertas mediju pratības pamatnostādnes. Varbūt varētu izskaidrot, kā tas tur izskatās, kāds ir tas arī laika rāmis, kurā brīdī tad būs tā mediju pratības politika oficiāli. Un arī tika minēts, ka būs arī finansējums. Varbūt var kaut kādas vismaz idejas par to, kādā apjomā tas tiek plānots, ja tas nav liels noslēpums. Teiksim, finansējums, es varbūt sākšu ar to, ka finansējums ir tieši tāds, kā veido daudzgada finansējumu mūsu valstī. Mēs esam pie tā piesaistīti. Un man ir prieks, ka finansējums ir audzis gadiem, bet viņš ir arī audzis ar gadiem tāpēc, ka visi vienkārši saprot, ka mediju pratība ir svarīga. Attiecībā par pamatnostādnēm, ir tas, ka mediju pratība ir šajās pamatnostādnēs kā ļoti stabils virziens, un mēs esam runājuši par to, vai to nosaukt par mediju pratības stratēģiju vai par rīcības plānu, bet noteikti mēs strādāsim pie tā, lai ir tādu lai mēs nokartējam attiecībā īpaši uz valsts iestādēm, kas tiek darīts un kas tiek plānots, un saprast, kur ir tie tādi baltie plankumi, un arī skatīties, kā katras ministrija domā. Mums ir arī aizsardzības ministrija, arī, kas ir radījusi, teiksim, arī par jauniešiem jaunu mācību produktu, un, protams, ka neviena valsts aizsardzība neeksistē bez kritiskas domāšanas, ka jaunieši, kuri tur mācās, tā kā ir daudzi spēlētāji, dara daudz, un finansējums, protams, vienmēr varētu būt vairāk. Es tagad no galvas uzreiz jums sitienu nepateikšu, bet tas, ko es varu pateikt, ka šis 3 gadu finansējums, ilgadējais projekts uz 3 gadiem, viņš ir paredzēts uz 150 000, 50 000 gadā, un tas ir tāds, būs pirmo reizi, kad ir tāds ilgadējāks. Un man arī jāsaka paldies mūsu partneriem, ārvalstu partneriem, un gan Britu padomē, gan Amerikas vēstniecībai, gan arī ļoti daudziem partneriem. Un tas, ka es redzēju, teiksim, Klinta arī parādīja to, ka tas finansējums ir 50% apmērā. Protams, ka vienmēr varētu vairāk valsts pusē, bet, manuprāt, tas ir labs rādītājs. Un labs rādītājs arī tajā ziņā, ka mēs redzam to, ka šī informatīvā telpa ir svarīgs jautājums arī mūsu ārvalstu partneriem, un ka tajā ir vērts ieguldīt, un es tieši domāju, ka to vērts ieguldīt, jo ir šie pārneses efekti pilnīgi citās sabiedrības jomās, gan uz pilsonisko sabiedrību un tā, bet es domāju, pat ja būtu daudz lielāks finansējums, ka joprojām saglabāto šis ārvalstu finansējums, jo šī ir tāda ļoti labs veids, kā ieviest pārmaiņas sabiedrībā. Paldies. Ilva vēl pavisam īsi. Jā, tas bija pirms tam, kad tika minēta aizsardzības ministrija. Bet es tieši gribēju jautāt, vai šajā, teiksim, vīzijā, kas tiek būvēta, ir arī kaut kādā veidā kā dalībnieki vai kā sadarbības partneri redzētas citas ministrijas, respektīvi arī, piemēram, reģionālās attīstības, jo mēs visu laiku runājam par reģioniem, tad man liekas, ka būtu ļoti interesanti, ja tas neapstātos kaut kādas citas resoru kompetences robežās. Absolūti. Tas ir tieši tā ir tā doma, un vēsturiski arī tā bija iegājies, ka kultūras ministrija ir šis flagmens savā ziņā, un Klinta ir viens no pamatlicējiem mediju pratībai, un arī šī iekustināšana notiek citās ministrijās. Un, protams, ka, teiksim,
mēs esam tāds katalizators, bet teiksim, tā spēja, protams, vienmēr citā iestādē izdarīt vairāk, ir arī kaut kur ierobežota, bet tieši, man liekas, tāda aicināšana kopā, redzēšana, arī reģionālā ministrija varam šobrīd ir tā, kas tur tādus digitālos jautājumus, un tieši saredzot to, ka ir šī arī digitālos jautājumus, ir šī tāds tā kā dokumentos parādās tas mākslīgā intelekta pratība, tad es domāju, ka tas būs diskusiju jautājums, sarunāšanās arī ar varam, lai redzētu, ka tieši šī mēdīju pratība un mākslīgā intelekta pratība, kas tur ir iezīmēta, ka šīs ir savstarpēji saistīts joms un kā mēs viņus varam kopā attīstīt. Tas ir pienākums uz nākamo periodiem. Šajā brīdī es teikšu paldies. Paldies runātājiem, paldies Klintai, paldies visiem mūsu partneriem un paldies projekta vadītājiem Mātiņam. Manuprāt, tas, kur, teiksim, skatoties uz šo tēmu gadu griezumā, jau kamēr es esmu centrā, tas, kur man gribās palikt pie tiem vārdiem, ko Zane Vāgnere teica, ka tātad šobrīd mēs skatāmies uz mēdīju pratību tiešām kā uz nozari, jo ja pirms kādiem 5-6 gadiem mēs satiktos, neviens tādu vārdu nelietot. Un kaut arī varbūt mēs neesam uz to tikuši vēl ļoti tālu, bet tiešām, ka mēs sākam uz to skatīties, ka mums ir vajadzīga šī stratēģija un ka ministrija ir gatava to rakstīt. No vienas puses mēs varam teikt papīrs, bet, manuprāt, tiešām ir tā kā būtiskas lietas izdarīts par šiem gadiem. Par to man ir prieks. Klinta uzrādīja mums daudz darāmā darba un kā teikt, strādājam tālāk. Un, lai darbs veiktos labāk, ārā foajē ir arī uzskodas, lai pa ceļam darbos, kā teikt, var iestiprināties. Paldies visiem!